Erai Mohā! Laimīgi lūgt manā vlogā, ko mēs darīsim? Mēs braucam ar Ladu uz Lietuvu. Ne ar Ladu, ar Škodu. Piedod. Bižo manu mašīnu. Kur mēs esam, ko? Mēs esam Lietuvas robežā, Latvijas-Lietuvas robežā. Kāds ir plāns šodien? Monster Energies uzaicināja patusēt komikonā, vienu dienu iepriekš jau atbraukt. Sarunāja Radisson hotelīti, ķipa tur pats. Mums ir jāguļ kopīgai gultā. Kādā kopīgā gultā? Es paprasīju. Kādā kopīgā gultā, bro? Domāju, čat, būsu paņemt pēc vasaras. Domāju, būsu, iesakat komentāros kaut kādu būsu, ar ko varētu braukt tālus gabals. Man nevajag tā, lai kur tur dzīvot, es netaisos ne dzīvot, neko. Šitie benga-renga pusi? Nē, tīri. Jā, Bonnie Blue, jā. Zini, kas ir Bonnie Blue bus? Es nezinu, kas ir Bonnie Blue bus, bet es zinu, kas ir Bonnie Blue. Gribu būsu, ar kuru es varētu aizbraukt, pieņemsim, pārziemot kaut kur. Es gribu ziemu vienreiz dzīvē pavadīt kaut kādā siltākā vietā, vai ne? Man vajag tādu, kur es varu salikt visas savas mantas, mantu ir daudz. Un doma ir tāda, ka es apakšā salieku mantas, pa vidu un pusam ir tāda kā palete, kur vienkārši tu vari pārnakšķot, vienkārši tur gulta. Man vajag tādu, kurš maz plīst. Un vēlams, kurš nav... Ladai nav? Ladai nav pusi? Šo beidzam šo tiešraidi. Mēs esam Lietuvā. Un papa Grijans mani nebrīdināja. Viņš man nebrīdināja, uz kuriem mēs esam atbraukuši. Čau, draugi, mēs atkal esam. Paldies Monster Energy. Kā parasti parūpējušies, top vieta, top naktsmītnē. Esam atbraukuši, mums pēc pusstundas jau ir vakariņas. Ak, mans Dievs, es neko labāk neesmu dzēris. Bet tā kā ātri aizskriesim augšā, pārģērbsimies, esam treļuškās un močīsim uz restorānu. Mums tur ir restorāns sarunāts. Jāsauc kāds boltiņš un jāatpūšās, draugi. Tā teikt, dzīvojam vienreiz. Tu atbrauc ar vlogeri, viņam vajag ar reibeniem uzreiz. Es eju pirmais. Viņš iet pirmais. Viņš tik krūtā viesnīcā palic. Nav divguļumā gulta. Bet jā, īstenībā mēs šeit esam jau bijuši simpātiski. Tu tās izturši, ten apskatīsimies. Abā! Vai varbūt kīkārdiebās. Apskatīsi. Jā, forši dušiņu visu. Davai, tu dirs gribēji, padirts beidzot jau. ZB visu ceļumu, tikai gribu dirs. Tā kā mājās neļauj padirst. Ej, davai. Ko tu aizmirsti? Neko darīt. Šis centrs skaitās? Man šeit tāda vecpilsētiņa. Bet tā kā, pasēd, pilns cilvēki. Restorāni, visi vaļā. Cik pēc labākais izskatās, ka neviens neredz cilvēku un rāda uz maskiem, izkastēm pilns ar cilvēki. Šajā restorāna nosaukumu es nelasīšu, El Gato Negro, ja? Nosodi? El Gato, kas tas ir? Melnais kaķis. Nē, kaķis neģers. Tas Negro ir melns, krāsa. Man vismaz Filipa ir pās iedevis tev. Man arī. Ja? Viņš jau tāds lacēts, viņš visiem iedevis. Man vispār 2 pāsi ir. Kāpēc? Man ir gan no Filipas, gan no Jāni Berziņa, tā Indusa. No Indus, kurš bija pie manis graustu milionāri. Ko, draugi, kad laika neesam filmējuši? Raimonds ēd. Kur tu ēd, Raimonds? Zivs tako. Mana zivs tako. Tā kā jā, tīrforši, dzeram margaritas un... Dzeram Negroni. Ko tu dzer? Negroni. Neskālu Negroni. Iedodiet lūdzu kopvērtējumu šīm vakariņām. Garšīgi, ļoti garšīgi, bet ļoti spicy. Bija ļoti spicy. Kas tas par dešeku? That's a tip. We have another 20 euros. Another 20 euros? I have only 10. I can prove it, I have only 10 euros. No restorāna esam ārā. Esam atraduši jaunu vietu, tādu it kā ļoti pārbāztu, bet paveicās. Mēs atradām mierīgu vietu, kur pasēdēt. Smuks skats blakām, galdiņš. Raimonds aizgāja pēc dzērieniem. Tā kā bišķiņ iečilās, bet mierīgi. Rīt jābrauc, rīt pasākumu daudz un pulkstens jau ir
11,25. Tā kā. Mans atnāk pasaka, man teica, ka lētāk tur dzert vīnu, jo vīns ir 7 eiro. Viņš domāja, ka pa pudeli viņam atnes pusglāzi. Jautāja, vai pa pudeli? Jā. Viņam pusglāzi atnes. Tas, kas laikam palika pudelī. Vakardien man sabiedēja, teica, ka viss šī iela būs ciet. Šodien mums tāda beigās skriešana, man personīgi vispār, jo man ir 371 rabātli. Un mums ir komikons, tāda bišķiņ skriešana. Bet neko darīt, tāda ir dzīve, draugi. Nekā. Man jau interesants fakts, man šķiet, ka man šitais ir kāds 6. komikons, ģenerām 2. Ko iesim baudīt? Ko tad tas monstrs ir izdarījis? Raimondam vēl ir ekstra prieciņi, jo viņa vēl viens draudziņš ir, Samsungs ir. Samsungs ir ģenerālsponsors. Tā kā iesim paskatīties, kā es jau iepriekš minēju. Bišķiņ tāds speedruns ir, draugi, mums ir 3-7, mēs vakardien pēc darba skrējām. Mēs viesnīcā 5 minūtes un uz restorānu. Un tāds šodien atkal ir tas skrējiens, jo pulkstens jau ir 11. Un es gribētu vēlākais 1:30 izbraukt. Tā faktiski mums ir tikai 2 stundas pasākumā. Neko. Kas tas, kas tev pagājušais patika? Tur tanki, vēl kaut kas, bet kas ir tas, ko šogad varbūt tā gaidi? Kādi tanki? Tankas lielas krūtas tankas. Mēs tankos kāpām. Tas, jā. Nē, pagājušajā gadā bija arī atbraukuši no Game of Thrones. Tur tas viens aktieris, vēl kaut kāda aktieri bija. Atceries? Jā. Tie bija, tas man patika. Ko es sagaidu? Šogad ir no Stargate. Es nezinu, neko īsti nesagaidu. Nezinu. Es īstenībā gribu saņemties un uztaisīt bildes ar tur cosplayeriem, tādiem, kas tur no League of Legends bija visādas. Kādas maziņās, ja? Es gribu nofotografēties. Man neinteresē tur maziņās, ne maziņās. Gribu nofotografēties ar čarakteriem, saprot. Viņi forši smuki izskatās. Nevajag uzspiest savus kaut kādus šitos, jā, tur ar maziņiem vēl. Jā, draugi, tā bija pats stāv. Ja Rebeka klausās, tā ir pats stāv no manīm. Es vienkārši smaličs esmu šodien. Kur teici, kas man? Neuzbudina tevi nevienu. Večik mēdz. Un man runāja, ka mani pats stāvas, ne? Tagad tā, neko. Bet forši šogad īstenībā interesants fakts, tanki nav priekšā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visi ir na fronts. Rēmuhā, kur ir armija tomēr. Jā, šitais ir mūzējā, šitai mūzēja mašīna. Jā, tā vedās kā pagājušo gadu. Tādi smuki. Man patīk, ka ir tas zobens ieauts. Jā, šodien reizim ar šeit pat es redzu viena jauna halla. Visāds mērčiņš, interesants, smieklīgs, gaming related, šitie mystery box. Tie mystery box man vienmēr ir tikai bišķi biedējuši. Redz, ka tur, nevar teikt, ka ir skams, bet saliek visu to, ko normāli nevar nopērtot. Un šeit ir vesela stācija Minecraftam. Ko var tam iemākt? Aparatņikus. Jā, topo retro. Pasēc, man tas Pac-Man patīk aparāts, riktīgi. Pac-Man. Tādi light wall arti, rītīgi, smuki, rītīgi. Kurš var iekomentēt, ka ko šitā bilde nozīmē? Tik top, tas ir tik crazy, tas ir vienkārši crazy. Viņi normāli ir atrisinājuši problēmu ar to, lai cilvēki ilgi nespēlētu uz stāvgaldiem. Valorants uz stāvgaldiem. Ja tu spēlē Valorant, tu vari arī kājās. Bet īstenībā visur, šeit arī visas spēles. Īstenībā tā crazy laba pieeja manā uzturē, kad ir stāvgaldi. Pirmkārt, tu negribi tik ilgi, un tu dabūni tos vairāk vietas, jo nav tie krēsli, viņi nebīdās tiem krēslām vēl kaut ko. Ļoti laba ideja, īstenībā pāriet uz šādiem stāvgaldiem. Un Monster CS. No Monsterīts ir pacenties. Main CS events ir sponsored by Monster. Streamers corner. Kur ir Sofija? No? It's my dad. I'm not. Sveiki. Hello. Draugi, šis ir setups, ko Raimonds kaut kad uztaisīs mājās un streamos. Vienkārši čals vannā sēž un spēlē. Raimonds vienkārši streamos no vannas. Tas ir vispār easy. Jā, mans tas teiks, ka tiešām šogad kaut kā šķiet brīvāk, labāk, sadalītāk. Viņi ir ļoti forši sadalījuši. Un tāds augšā tur viss ir tās indiju spēles.
un lejā ir lielie eventi. Nu, šitā tā kā tā gaming zona. Ļoti forši arī pie stage, vairāk vietas šķiet. Nu, tāds Raimondam varbūt šķiet, ka atkal šķiet mazāk, jo, nu, ir plašāks. Bet man tas tieši patīk, jo man parasti tā besī, ka tev ir uz katru vietu jāstāv 50 stundas rindā. Tad šeit ir diezgan cool. Tā kā man pagaidām esmu ļoti apmierināts. Man pat bišķiņ žēl, ka mums ir tik maz laika. Es gribētu varbūt šeit patestēt bišķiņ. Pagājušo gadu šeit bija tā kā food courts. Tagad ir Lietuvas policija, armija, NATO. Un, wow, rekur tu var arī Lietuvai, ja visi pakaļā, viņi ar šitādām bruņām močīs. Mēs iekāpsim. Normāli. Šitā, bet man armijā, nē, īstenībā viņam normāla vieta ir. Muka, tu tur šauj? Un tāds normāls. Mums vajag pat vienu visticamāk šitādu. Vienu šitādu uz Rēzekni un sajies. Šitais ir tas kapteinis Lietuva. Jā. Marmela vietā es jau viņu iesūdzētu, bet nu, viņš ar pagājuši gadu bija. Bet viņš nešķiet mēs tik stiprs, mēs viņu varētu tā kā izrubīt. Pat trasi. Un tu brauc ar stūrim pedāļiem. Wow, paga. Viņiem ir kamera virsū un... Kol kas rezultatai tokie. Juodas modeliukas. Crazy, tas ir rītīgi. Es redzēju ķīniešu, zin kā dara? Ir L-stream un mauc ar mašīnīti, brauc pa pilsētu. Pats mājās sēž un braukā pa pilsētu. Es skatījos, kā to dabūt. Es esmu atradis internetā tāda mašīna 4 pakas maksā. Un viņai ķipa tu ieliec simkarti un viņi savienojās, ka tu vari braukāt. Līdzā purči kā kāds nopīķi. -4 instants. Silrak, tu vari uztaisīt viņam tā kā Fury astīti un visu tā. Aizdoju. Mums nebija ragāta, ka nevarēja. Bet jā, apskatīsimies šeit, bet tā forši patīkam. Varbūt ar cilvēku šeit vēl mazāk, jo tad ir maratons, ir festivāls, ir mūzikas festivāls, ir tik daudz lietas. Man rakstīja jau cilvēki, hei, Andra Palks tur uz mūzikas festivāls. Saka, nē, nebūs. Šeit 3-7-1. Šeit tāds nopietnais. Tur rumpiņas apakšā. 4 narēģi. Jā. Muha pirmais. Tajā Noris to ir. Tā jāapšurvē. Jā. No Raimond. Mēs uz ko darām? Uz ko vienkārši? Uz dasu hodu. Oi, 9-5-6. Es mēģināšu. Nebija fokusēts. Jā. Nu, jāparasti 9-5-6. Es domāju, tas nav grūti. Nu tā kā mīlī. Nu tāds, tur varēja būt tik lauls. Tur pa 2 eiro. Tev ir 2 eiro? Kur jātrāpī? Es nezinu, par mērķi. Vai Grijan, tu to vari? Es vēl skeči, es domāju, ka es mums netrāpīšu. Tu bija good. Davai, tu met. Kaut kāds apis ir. 3. Nāda mēs tik viegli. Ej! Trāpī! Vai, Raimond? Nu, nē. Es tev pivo trāpīju, apis. Nu, kaut kāds bišķīgi pa vāju. Par zobeniem var uzkauties. Ļoti patīk. Es saku, šogad viņi kaut kā loģiskāk ir salkuši vai ko, bet man ir nereāli. Forši atmosfēra. Raimonds, es domāju, ka viņš grib aiziet nofočēties ar Batmanu. Viņš taču neizgāja. Raimondam nav ko darīt. Pašan viss tās muļķības, ko Raimonds šeit dara, jūs sekojat viņam Instagramā, TikTokā un visās citās platformās, kur viņš ir OnlyFanā liek, sekojat ģenerāli visās platformās. Īstumā interesanti, tu biji lielākās rinčēm, visur ir uz bubble tea. Nu tā kā visi kā traki uz bubble tea. Tā ir kā Lietuvā nebūtu viņš pirms tam bijis. Bet varš, un šitam viņa fotokartiņu ir uzstājusi arī ļoti patīkami. Tā kā es jau gribētu kaut kā daļai pa Comic-Con summēt kopā. Nu jāsaka, ir godīgi.
labākais no visiem gadiem. Es pat pirmajā gadā nebiju tik excited, jo tai pašā esmu bijis Hypertaunā, ko mēs taisījām. Un man tā loģika ir saprotama. Bet jā, Tas ir uzlaboši. nē, tas būtu apskaties, tur krāsas galdiņi. Iepriekš nebija Pagājušajā reizē mēs vēl pie citiem apsēdāmies. Un ļoti daudz, un šeit tā loģiski viss sadalīts, brīvs, patīkami. Ja tur ir tāds vaibiņš, tur skan tāda mūzika, ja tur ir tāds vaibiņš, tur ir tāda mūzika. Tas viss šķiet loģiski. Protams, kad es tur K-popu vai visu šos cosplayus baigi nevērtēju, bet tāpat es redzu, ka katru gadu tie arī ir krūtāki. E-sports izskatās labāk, wow, jā. Smūgs lēts, jā, lēts. Overall tiešām es gribu uzteikt, kad ir ļoti, ļoti kruti sataisīts. Aiziesim noteikti līdz Monstrītim vēl, paskatīsies, vai viņi dzīvi. Bet es jau ar kaut kur vecs palieku un slings, un man tāds, es esmu redzējis, ko tad tur. Bet šogad ir tā kā top. Izmantas mūsu ceļš beidzies tieši Comic-Conā šogad, jo, kā es minēju, ir jāpaspēj uz Rīgu, uz 371, bet izdarījām diezgan daudz. Kā tu vērtēji? Tā labi, ne? Tā rēcīgi, forši. Tas dinozaurs gāja nevarēja iziet cauri tiem pakāpieniem. Remens galvenais savu joku gribēja izstāstīt vispirms.